Čau manā kanālā. Nu ko, kaut kāds savādāks nedaudz sākums, vai ne? Jāsagatavo ir nedēļai līdz ēst. Un tad jau jāpastās kino un jādod virsū. Ne jau šodienas rītdien, šodienas svētdien ir. Tā kā, jāuztais līdzi ir kartupeļi. Tad būs līdzi vēl lasis. Un vēl rīsis uztaisīs līdzi. Un tad tā kaut kā, brīvdienās arī mēdz gadīties tā, ka kaut ko līdzi uztais. Jā, lasīts ir iemarinēts, kartupeļi būs izcepti, tagad vajadzētu uzvārīt rīsus un pēc tam sataisīt rīsus tāds kaut kādu miksiņu. Un vēl lasis jāizcep pareizi. Tā, nedēļai ēst ir uztaisīts. Tagad, ko lai sadara? Varētu pastīties kino, bet vēl ir labs laiks, lietas nelīst. Mums jātais ir katru nedēļu weekend inspections, un es laikam to izdarīšu šodien. Varētu arī rītdien, bet šodien labs laiks, varbūt rītdien lietas līst, tāpēc jāuztais šodien. Kaut kā tā sanāca. Kartupeļi, rīsi ar pupiņām un kukurūzu, rīsi un lasis. Būs ko noēsties. Man vēl no mājām ir līdz sacepts kotlets, karbonādes un vēl tur tādas gaļas visāds, tā kā badā jau nenomirs, vai ne? Jā, labi. Jāiet varbūt tās pastīties, uztaisīt to weekend čeku un tad jau gan varēs atpūsties, paskatīties televizoru vai kaut kā tā. Labi, dodamies tālāk darīt kaut ko. Jā, tā jāsaka weekend inspections. Mums ir speciāla aplikācija, kur tev katru svētdienu ir jāpārbauda mašīnai, viss ir kārtībā. Tad start inspection, weekend inspection. Mercedes, jā. Pirmais, kas ir jāieraksta, cik odometrs rāda. Labi, lecam iekšā. Neīsto telefonu paņēmu, kur otrs palikās. Zemes mētājs, tā odometrs jāieraksta ir 3,8. Jā, 3,8. 7,96. Tā, nākamais. Eļas līmenis vajag. Būs. Eļas līmenis ir labi. Jāuztaisa bildē. Tā. Gaisa spiediens riepās arī vajag. To mēs uzslēdzam šeit. Viena riepa vispār nerādās tā. Vienā pa maz spiediens 6,8. Labi, jāizbrauc būs uz servisu, jāapskatās. Uzlec 7,3. Jābrauc uz servisu skatīties šito riepu 6,8, tur pa maz ir. Tā, nākamais ir, vai viss kabīnē iesad, some damage inside, ne viss ir kārtībā. Windows arī ir kārtībā, loks priekšējais ir. Around the trailer and try to hear.
Nep, nav. Gaiss nekur nešņāts, tas arī viss ir ok. Aha, jāuztais ir bilde ar sedliem. Ok, nav problēma. Cik forši vienam pašam būtu, vai ne, šeit? Piekdienā reāli mēs bijām... Cik mēs te mašīnas bija šodien aizbraucā? Nu, daudz mēs īstenībā bijām. Palikuši ir mana piekabe. Tas mašīnas šofers ir mājās. Un tā vien piekaba. Viens kā pirksts. Jā, es te bišķi kā aizrunājos. Jātais tā bildi ir tā 5. riterim, jeb sedliem. Kā lai to bildi taisa, tā kaut kā ar fonu vai bez fonu. Tā. Bet bedovā, nu jā, es domāju, tik kā nobildēt. Jep, tas arī ir izdarīts. Viss ir ok. Tā. Aha, coolant levels jāpārbauda. Bet es domāju, ka man ir ok. Man tā liekas. Nu, ja nebūtu ok, tad jau mašīna bļaut, vai ne? Kaut kā tā. Labi. Ir ok. Tagad ir nākamais svarīgais uzdevums. Jāpārbauda milimetri riepām. Tā. Man iedeva šitā te digitālo to riepmērāmo. Viņu ieslēdz iekšā, viņš rāda kaut ko. Pieliek viņu aptuveni šādi, pieliek viņu klāt. Jep, tur jāuzspiež ir 0. Priekšējā riepa ir ok. Tā kā es esmu slinks cilvēks, izmērīsim vispirms bugī, cik bugijam ir. Arī labi, 9,7. Es nezinu, tam ir jāmēra vai nē. Es jau tā kā akurāt cilvēks, es visu nomēru. Bija pamērīt, cik velkošajam ir. Tā neko, braukt vēl var. 11,5 milimetri ir ok. Tātad tas ir izdarīts. Tā. Te var ielikt iekšā, kad esam to izdarījuši. Nākamais ir jāapskatās trailerim riepas. Nu, es zinu, kad viena ir bojātā. Jā, es vienu redzēju, kad viena ir bojāta, bet, nu, braukt jau var, es domāju. Nav jau tā, ka viņi būtu galīgi diki. Es vienkārši kaut kādu nejauši ieraudzīju, kad neko varbūt var redzēt vai nē, šeit reku lobās viņu nost. Te. Nezinu. Nu labi, ieliksim teika foto. Gan jau, ka noteikti nevar neko saprast. Kā lai labāk uzbildēšu, tā laikam nē. Būs ok. Jā, es tūlīt to izdarīšu, kas ir nākamais. Es nelasīšu to, kas ir jādara, bet ir ok. Nedaudz jāpagaida ir. Nu jā, kamēr reklāmas pauzē, tikmēr es dabūju atpakaļ savu traileru. Tad jau varēs gāzt. Un šitam trailerim arī vispār inspektions būs jātaisa. Nu, kad mēs mainām trailers, tad mums ir jātaisa inspektions. Tā kā jā. Bet to es darīšu visticamākais, kad varbūt vēlāk, nezinu.
Reāli darīt tāpatās nav ko, tā kā visticamākais, ka to es darīšu pēc šī inspekšana, ko es būšu pabeidzis. Tā. Tas ir viss lāk, check damage. Nu, man damage it kā viens damage ir, bet es viņu neuzskatu par damage. Tur kolēģis, ar ko mēs braucam vienā grafikā, nu, viņš nedaudz bišķi tur piebuhņī, bet tas nav tāds damage, kā es uzskatītu, ka tas vajadzētu rakstīt reportā. Nu, nedaudz bišķiņi Mercedesam gudrā kārbi, izdomāju, ka viņa nebrauks uz atpakaļ, bet brauks uz priekšu. Bet nu nekas liels. Man bija, kas īrijā strādā, bija tāds zīmulīts, un es ar to piekrāsošu un mierīgi varēs safīrēt, tur neviens nepateiks, tur kaut kāds demičs. Viss kārtībā. Es esmu izpildījis visu. Submit. Jep. 29. septembrī pēdējais lielais šitas walk around checks ir bijis. Jā, kaut kā tā. Es esmu laikam saņēmies, sācis filmēt kaut ko beidzot. Redzēs vēl pa nedēļu, vai būs kaut ko. Varbūt, ka šitas būs viss video praktiski par to, kā es kā es gatavoju ēst un taisīju to weekly check. Labrīt! Jā, sāk jauna darba nedēļa. Vakardien nevarēja ilgi aiziet gulēt, šorīt nozvanīja modinātājs, plus vēl apkur bija izslēgusies tāds sajūta, ka kaut kur ārā gulēt uz ielas. Nenormāli augsts, 4 grādi šorīt. Bet, nu labi, es nozvanīju modinātājs, ieslēdz apkuru un tad jau lēnā garā cēlos augšā un es cēlos, bet pagaidīju, uzliku uz modinātāju, tā kā uz atkārtošanas pēc 10 minūtēm, tad jau kabīna bija silta un varēja celties augšā, jā. Tagad bišķiņ jāpadzer kafīru. Es vakarā uztaisīju to mašīnas apgaitu, nu tagad to weekly report. Tāda man ir iekonomēts laiks nedaudz, jāpadzer kafīru. Tad ir jāiet uztaisīt piekabas pieņemšanu, ko es vakardien neizdarīju. Nu, neko darīt. Jo es nezinu, cikos viņi ir vaļā 7 vai 8, tāpēc es braukšu uz 8 labāk, lai ir viss ok. Un jā, atkal būs, kā jau redzējāt iepriekšējā video sākumā, atkal man tas pats ir tā minerāla masa iekšā. Tā jāizkrauj, un tad jau atkal tas pats stāsts, atkal būs musars. Un tad uz Fredrikstad, un tad visticamākais kaut ko sāks vākt priekš Bergens. Jā, es vakardien skatījos webkamerās un izskatījās jau, ka uz kalnu pārējais jau ir sniegs. Nevis izskatījās, bet ir jau sniegs. Tur tas viens taisnais gabals, kas ir, es jau skatījos, šorīt bija mīnus, es negribu samelot, man liekas, mīnus 4 jau bija, nu, tur webkamerās var redzēt ļoti labi, un sniegs jau bija tā kā. Gan jau šajā sērijā arī būs sniegs, bet labi. Jāpadzer arī kafijam, un jāpadzer kafiju, un tad ir jāsāk kaut kas darīt būs, lai var beidzot iekustēties. Ja neskaities, šonedēļ nostrādājām, tad vēl vienu nedēļu, un es jau braucu atkal mājās. Bet nu labi, nu jau aizfantazējos, te jāpadzer kafiju, jāpaklausās mūziku, un tad jāsāk ražot labi. Jālaiž. Atbrauc līdz Nordskrapām. Kādam Nordskrapām, ko tam mūlis? Karači uz izkraušu tas atbrauc. Un jā, nu vairs nav tur tajā bedrē, tur jāber kur ārā, tur iepriekšējā
epizodē redzējāt, bet tagad jāber tādā bedrē iekšā. Kad jau ka vecais pienāca pie lodziņas, uzreiz arī saprat, kad jā, upās smird, uzsvars nenormāli. Jā, nu jāber ir tādā bedrē iekšā. Oreku viens jau berās ārā no mūsu kompānijas. Kā jā, jāizbirdina laukā ir un samākais musārds. Šita tegvēs gāžam iekšā, ka viņš tikko atved vēl kūpu. Šita te lejā. Nezinu, kas tur pa zampu ir, bet viņi tur gāž visādi ūdeņus iekšā un nezinu, šitā tā masa izskatās. Bet nu labi, ko daudz runās kraus ārā un tā jau skatīsies, kas tālāk. Jep, tā arī bija, kā es plānoju. Nevis plānoju, bet domāju, jābrauc atkal ir muses pēc šito kraut ārā. Labi ir. Brauks izkraus musaru un tad atkal uz Boregāri, tur atkal izvandīs laukā un tad sāks kaut ko vākt kopā, tikai nezinu, kurā virzienā, vai nu uz Bergenu, vai uz Stavangeri. Tad mēs redzēsim. Tagad ir jānosverās un tad jau var braukt tālāk. Atkritumus izkrāvu, uztaisīju pusstundas pauzīti, kā brokastis paēd, pulkstens 12 pa dienu, labi. Arī vismaz labi, ka 12 pa dienu, kā neiztiek vispār bez brokastīm. Un, jā, zvanīju uz ofisi, jautāju, kādi plāni, teica atzvanīja, pateica, sorry, šodien nekas nebūs, jābrauc piekabi izmazgāt, un tad, jā, tad jābrauc uz Vesbiju, rītdien no rīta būs Enteks. Tā kā šodien tādā viegla diena īstenībā. Neko darīt, kā ir, tā ir. Jābrauc, jāmazgā piekabi. Protams, veikalā vēl jāiet. Bet tur tajā Vesbijā jau arī īsti nav ko darīt, tā kā jābrauc tik vien būs. Labi, tiekamies tad rītdien. Nu tā, laiks uzstrādāt. Vajag laicīgi. Pulkstens ir precīzi 13:00. Jā, es šorīt, it kā vakardien teicu, ka te patās blakām tur jākraujās būs. Un, jā, šorīt no rīta pēc 8 piecēlos, tāds lazy mornings. Un pār 8 uzzvanīju, pajautāju,
pateica, kā ap 2 apmēram būs iekraušanās. Nu, labi ir. Paskatījos televizoru. Un, jā, un tad atnāca 3 iekraušanās. Viena iekraušanās ir tepat tās aiz muguras. Tad nākamā ir... es neatceros. Nu, kaut kur te, nu, ķipā pie Oslo. Un tad ir Gardermoena viena vēl iekraušanās. Un tad redzēs, kas tālāk būs jau pēc metriem. Es skatījos, ka varbūt tās man maksimums būs, nezinu, 3-4 metri iekraut. Tā jau redzēs. Jā, un es te nostājies tādā, nu, it kā ir ok uz ielas, bet man vajadzēja stāties kaut kur šita te, tur, kur saulīts bija, te vismaz būtu siltāks. Te visu dienu ēna ir šitā ēka priekšā un visu laiku jākurina. Nu, labi, kā ir, tā ir. Jādo virsū. Mazliet par iekraušanos, man gals GPS bija nepareizs, nebija tur aiz man kas blakus, bet tā iela, lai cik dīvai nebūtu, viņi iet tur tajā industrijā, un pēc tam ir viens ceļš iet, un tad atkal tālāk aiziet. Nu, labi, ir kāda starpība. Iekrāvu iekšā es šitās te 6 palets, un kā jau Norvēģijā, pats dabūju kraut, bet nu labi ir. Cik tur tā darba ir? 6 palets iesviest iekšā, un tagad jāmauc uz nākamo ir. Tur, es nezinu, cik tur daudz ar nekas nebija. Un tad jāiesviež tie iekšā. Un tad ir vēl 3. Gardermoena. Nu, labi. Čakareisis tālāk. Nē, labi. Jāiztaisīja durvis, jo citādāk es te varu runāt, bet laiks iet un gribās ātrāk visu savākt, lai varu braukt uz Bergenu. Tā kā jādod virsū. Ok, tiekās vēlāk. Tā. Atskrēja arī te līdz 2. vietai. Iesvied iekšā burtiski kaut kāds 2 minūtes un viss. Iesvied iekšā šito te mazo sūdiņu. Nu labi, ir jābrauc tagad uz Gardermoenu. Un tur ir vēl kaut kā 3 kolī jāpaņem, un tad jau redzēs, kas būs tālāk. Tad laižam uz Gardermoenu. Tā, esmu sakrāvs visu. Kārtev reize atkal nebija laiks paņemt kameru, jo kā jau Norvēģijā pašam jākrauj ir, jāpārbauda paletes, tad jāizdomā, kā iekraut, lai visu salikt. Reāli baigais čakars bija. Tagad garais ceļš līdz Bergenai. 450 kilometri. Jā, plus vēl pusstundas pauzīt vajadzēs. Tā kaut kā, jā. Nepatīk, es atrads esmu no šīm naktīm un nepatīk man vairāk tās vēlās nakti. Neko darīt. Šoreiz jāizbrauc ir. Kaut kā tā. Tad jau redzēs, varbūt, kad iefilmēšu kaut ko, kalnos būs sniegs. Es to ceru. Pagaidis tā neceru. Cerams, ka nebūs sniegs, es tā domāju. Kaut gan man ir labi sakrauts, man ir praktiski diezgan svars uz priekšu, un tad jau būs ok. Kaut gan jāpaskatās būs vēl tās kameras, jo es aizmirstu, ko es gribēju teikt, es esmu nogurs jau šodien, labi, davai, laižam tālāk un varbūt tiekamies rītdien. Nevis varbūt, bet tiekamies rītdien, bet varbūt, ka es vēl kaut ko parunāšu, ja man būs garlaicīgi galīgi braukt, bet tas tā. Labi, es gāzīšu.
Jā. Lai cik interesanti tas nebūtu, izdomājis, ka es būšu kaut kur ap 2 jau terminālī. Viss ritīgi labi gāja, viss bija tādā stīgā nesās, tā kā nenormāls. Izbrauc Gudvāgens tuneli. Nu, pabrauc burtiski kaut kāds 10 minūtes un viss. Ceļš ciet. Es domāju, nu labi ir, būs manuālais, tas kas nu, tur regulē to satiksmi. Atnāk Džeks, viņš saka, sorry, 2 pa nakti būs ceļš vaļā. Nu, 12 apstājos. 2 stundas jāgaida. Reāli viss ir sabojāts, tāda strīpa aizmugurē ir. Nē, nu sabojāts, nē, nu es iekļaušos visos laikos, varbūt mazliet pārbraukšu pāri savam kopējam laikam, bet nu nav varianti, nu. Cerams, ka arī tajos 2 palaidīs vaļā. Jo praktiski esmu otrā mašīna, tā es to, kur ir tieši aiztaisīt ceļš ciet. Tā kā jā, domāju, ielīdīšu pagulēt, bet, nu, īsti tā kā nesanāca. Jā, kas tā pagulēšana reāli, nu, stundu pagulēt, nu. Tā kā jā, bija domājis, vēl aizbraukšu termināli, izkraušu kravu, bet nekad neko darīt, jāstājās būs malā un lai krāvē rīt no rīta krāvi laukām, tas ir arī viss. O, modinātais, man bija modinātais uzlikts arī. Ja gadienā es būtu piemidzis, tā kā es nebiju piemidzis, nu. Labi ir, tiekamies jau rītdien. Jā, kārtējais update. Tikai 5. remonts. 5. tikai. Man atkal nav ko teikt. Nu, come on, nu cik var? Pilnīgi viss līdz Bergenē, lai tiktu. Reāli es esmu zaudējis gandrīz vai 4 stundas. To, ko var nobraukt apmēram pa kaut kādām... Nu, reāli man vajadzēja jau būt senām. Tur jau vajadzēja jau būt migā iekšā, nu. Tur 2 stundas, tur pusstundu, tur 10 minūtes un beigās, nu jā, nu kaut kā 3-4 stundas zaudēts ir. Tas ir murgs kaut kāds, pilnīgākais. Līdz ar to, ja man aies 4 būtu normāli nostājas no rīta, tagad ir bez 15:4. 12 minūtes vēl laika. Labi, tālu vairāk nav, bet kāds 12 minūtes laika, nekāds 12 minūtes nav. Man būs jau vēl 12 minūtes, tad būs stunda pārstrādāt. Sviests pilnīgākais. Bet te bija Džeka arī, es skatījos. Tur bija tas iepriekšējais apbraucamais, tur bez braucam, tāds viens normāls, viņš man visu laiku priekš gāja. Un šis arī vajag moči. Un bija viena zīme, ka tur, nu, man jāiet uz terminālu, bet tālāk tur ir viens tunels, un tas ir slēgts. Un šis ieraudzīja to zīmi, tāds, ka nobrauciens bija apstājās. Un es jau sapratu, apstājas, vajag palaid garām, ka mašīnas aiziet uzreiz švaprā ripā, aizbrauc pa otru pusi, nu, lai tikt Bergenā iekšā. Nu, es neuzskatu šito par normālu braukšanu. Te tu vairāk es nervu šūnas nodedzinājis nekā labums. Tā ir. Nu, labi ir. Cerams, nu, es ceru, ka pēdējais 3 kilometri līdz aplim ir, bet, nu, es iešu pa taisno, tur es nebraukšu nekur apkārt un kaut kā tā. Viss, šodien beidzam runāt. Varētu jau teikt labrīt, bet nu jau ir pulkstens 5 pēcpusdienā. Jāsāk strādāt. Nu, šonakt atkal sanāks man nedaudz pa nakti uzstrādāt, bet nu, šito galu es domāju, ka būs labāk, jo
Parasti es nezinu, man tā šķiet, ka viņi sāk darbu no kaut kādiem 8, 9 vakarā. Nu, un ap to laiku jau es būšu pie 52. ceļa. Un līdz ar to man tie remonties seceni. Jā, sakrāvos atkal uz to pašu loģistiku, no kurienes vakardien brauc. Tur ir 11 paletītes, praktiski tukšā iez. Mercedes iez dziedādams kalnos. Jā, un jāsalēja degvielu, jo vakardien bija tā kontrola, un tur sanāk, ka tu nevari iebraukt benzīna tankā iekšā, tev jāizbrauc uz kontroli, tad tu brauc ielēja degvielu, tad atkal brauc kontrolas laukumā iekšā. Es tā piemetu, man bija viegla krava, atbrauc līdz Bergenai, jā, jāielēja degviela ir, jāpaņem ir kafija, un tad ir jābrauc. Bet šodien ir labāks garstāvoklis nekā vakardien. Es vakardien, kā apstājos, bija tik dusmīgs, es domāju, what the? Bet nē, nu ir, viss ir ok. Ielies to degvielu un dos virsū. Tā, izkraus esmu šo te kravu. Nu, reāli šitajā laikā man vajadzēja būt arī vakardien Bergenā. Pulkstens ir, nu labi, es jau kādu laiku stāvu. Bet, nu, jebkurā gadījumā man ap šito laiku jau vajadzēja vakardien būt Bergenā. Nu, teiksim, viens tas pats tas attālums un it kā 5, jā, labi, es vakardien izbraucu vēlāk. Man vajadzēja būt, jā, nu, teiksim, pēc 20 minūtēm, teiksim, 2 man vajadzēja būt, jā, tur. Ar visiem remontiem 5 no rīta. Bet tas tā, jā, izkrāvu, cik te bija iekšā, 9 nē, 11 palets bija, jā, nu, reāli, tas to visu ātri izdara. Nu, es pirmo reizi šajā kompānijā biju, un, jā, nu, mums ir piekļūt, lai tiktu iekšā, lai izkrautos. Un, jā, tad es visu izkrāvu ārā un atbrauc otrā pusē mums jāatļaut stāvēt. Un atbrauc apstājas, it kā te zīme rakstīts, kad, nu, priekš Kim Johansson tikai. Es nezinu, varbūt, kas nepareizi stāv, bet, nu, citur te otrā pusē nav kur stāvēt. Tā kā, jā, labi gāja, ātri īstenībā atbrauc. Kaut kāds nepilns 7 stundas, 6:44. Nu, jā, tad jāuzliek varbūt kāds kino un jāiet ir gulēt. Tad jau redzēs, rītdien būs jauna dienā. Tā kā tiekamies rītdien. Labrīt!
Jā, sāk atkal strādāt, nu kāds no rīts jau 1:02 pa dienu, laikam izskatās, ka būs atkal tas pats nakts darbs. Jo, teicu, lai baigi agri nesāk, bet, nu, skaidrs, jā, kad būs ticamākais atkal tas pats apakaļ uz Bergenu, bet, nu, vēl pirms tam ir jābrauc, jāsavāc 2 vietas. Nezinu, es ceru ļoti, ka es nepārstrādāšu šonakt atkal pāri, bet, nu, tā jau redzēs, kā ies. Ja es skatījos, ir, nu, Norvēģiem ir speciāli tā aplikācija, kur tu ieliec savu maršrutu un tu redz tos būvdarbus, nu, it kā rādījās, ka nebūs tunelis ciet. Tad redzēs, cerams, kad saies viss un laicīgi nostāšos Bergenā. Tā kā jā, kaut kā tā. Vakar Artur paskatījos tas parkings, nu, it kā jau viņš ir vienai citai kompānijai rezervēts. Nezinu, es stāvēju. Kā ir, tā ir. Jābrauc tagad ir uz Oslo Finieru iekrauties. Un pēc tam ir tur vēl atpakaļ uz Oslo. Man liekas, ka tur atpakaļ Oslo virzienā. Nu, es nepārzinu to Norvēģiju tā, kā savu ķešis, kā saka, pretējā pusē poliči brauc. Un tur vēl jāpaņem. Un tad jābrauc atpakaļ uz Gardermoenu, jāsakraujās tajā kompānijā, un tad garais ceļš, galvenais, kas stulbākais jau ir tas, līdz tur pāriet pāri pa kalniem, viss ir ok, un pēc tam tur sākās viss tas posms praktiski līdz Bergenai ir vienos remontos. Es skatījos tajā informācijā, kad sestdien no 6 rītā tur vispār būs daži posmi slēgti, tā kā tur varētu sestdien būt jautrība, kāds brauks sestdien. Tā kā jā, labi ir, jādo virsū ir un kaut kā tā. Sakrāv arī to pēdējo vietu. Nu, tur praktiski nekad daudz nebija. Bet tajā otrā vietā bija labais. Pirmkārt, tur tas krāvējs bija tāds, izskatījās, ka pirmo reizi viņš ar kāriņu brauc, un viņš ar mazo kāriņu gribēja iekraut kaut kāds 1,5 tonu. Protams, ka to nevar viņš izdarīt, paņēma lielo, tad jā, tur mocījās. Labi, nu, kamēr sakrāv tas tā. Bet,
es sāku stropēt tās trubas. Es ritīgi velku, un es jau redzu, ka viņas man pie viena sāna pielika klāt, lai maksimums vietas saglabātu. Un es redzu, ka viņas jau sāk jo tu vairāk velc, jo viņas vairāk slīd nost, jo viņas bija divās strīpās salikt pa 3, vienu virs otras, cik viņas varētu būt 5 metrīgas. Es redzu, ka slīd labi, es domāju, tā ar jūtām pievilkšu, lai galīgi nav viss slikti. Aizbraukšu, tur nebija tālu, kaut kāds 15 km līdz to pēdējo, kur man bija jāņem. Es domāju, es vienkārši paletēm piespiedīšu viņas klāt, un tad riktīgi varēs nosiet. Es tikko izbraucu ārā no to otro izkraušanos, dzirdu baigais būms, troksnis. Es tā domāju, 95% mans trubas sagāzušās. Jap, precīzi, aizbraucu tur uz to vietu, kur man bija pēdējā jākraujas, attais durvis, viss mans trubas. Neko, es viņas saliku tā, savirzīju, es zināju, ka man būs maz jāņem tur tajā pēdējā vietā, tad es viņas tā saliku, bet, jā, neko darīt kā ir, bet, jā, atkal kārtējā nakts, un plus vēl remonti visticamākais, kad būs, neko darīt. Tad jau redzēs, cik šonakt es būšu dusmīgs par remontiem. Labi, laižam. Oi, Dievs, kaustā. Tas vēl nav šodienas noslēgums. Jā, stāv atkal remontā, bet šoreiz ir tā, kad ir tikai 25 minūtes jāpagaida. Es tikko apstājos un jāieslēdz overreiks, ka kāds neiečakarēja dupsi. Un, jā, pienāca Džeks, viņš man kaut ko norvēģiski saka, sorry, es nesaprotu. Viņš saka, 25 minūtes jāpagaida. Es saku, kas ir 25 minūtes? Man vēl palicis apmēram ir 60 km līdz terminālim. Es saku, 2 dienas atpakaļ es braucu no tur tas tunels, es saku, tur bija pie 2 stundām ciet, es saku, nākamais bija pusstundu, viņš saka, cik sāpīgi, es saku, viens tik ilgi, es savā mūžā nebija braucis no Gudvāgens līdz Bergenai. Bet, jā, jāpagaida ir 12. pa nakti ir laikam konvojs, jā, tas ir 20 minūtes vēl un tad ir jābrauc. Bet, nekas, jebkurā gadījumā šodien visam vajadzētu saiet un kaut kā tā, jā. Labi, jāsēž, jāgaida, jāpabaks telefons, TikToks ir un tad jau gan jau arī tulītās sāksies kaut kāda kustība. Līdz terminālim esmu ticis, jā. Tagad vajadzētu izsviest laukā, ko es varu izsviest. Jānokabina piekaba nost un jāliekās gulēt būs. Un, ja godīgi bija tikai 4 vai 5 remonti. Salīdzinoši tas ir ar to iepriekš, tad, kad es braucu to nakti šurp uz Bergenu, tad jau it kā arī tas pats bija, bet baigais mīnus bija tas, kad tunels bija viens ciet uz tām, cik tur tām 2 stundām vai 2 laikam stundām, jā, un tas iegriez visu to pasākumu, bet tagad nē, viss veiksmīgi atbrauc. Un jāiet izkrauties ir, lai var ātrāk tik gulēt. Tā, piekdiena ir klāt, labrīt, 1:30 pa dienu. Jā, nesen kā piecēlos, labi, nesen, nē, kaut kādu labu laiciņu vēlakaļ. Domāju, ka būs atkal tas pats nakts darbs, tas GF Logistika, bet nē. Braucu kraut atkal to minerālu masu, jā, un tad uz bāzi atpakaļ uz Sandi, jā, būs atkal vēlais
vēlais vakars būs, bet zato es būšu sandē, bāzē un viss un būs vakars. Tā kā jā, vakardien, domāju, kaut ko varbūt vēl uzfilmēšu no izkraušanos, bet tur īsti nebija ko, tur bija 5 vai 6 palets, tur ātrāk izkraut un gulēt, tā kā, jā. Tā situācija, labi, jābrauc, ir jāiepilda degvielu, 1/4 palikusi ir, jo, kā jau iepriekšējā video minēju, tur krauja diezgan jaudīgi. Un cik es tagad pēdējās reizes braucu, Slerdālē katru dienu ir kontrola bijusi, un tāpēc es gribētu tagad tā, čotka precīzi iekraut iekšā, lai nav ne pa daudz, ne pa maz. Labi ir, satiksmi bišķiņi ir jāpietur, kamera ir, un jādod virsū. Tiekās vēlāk. Nu, re, iekrauts ir. Šoreiz atkal tā, iekrauju iekšā bija, tagad ir 27 tonnas, 850, 28 var iekraut. Es jau domāju, vai neliks braukt atpakaļ, it kā man 28 rakstīts, 200 kg, bet es laikam kaut kā tagad pēdējā laikā, tā kā piešāvies apmēram, cik tur vajag, un viss, un tad jā, sabēra iekšā, tagad ir jāiztais jumts. Un var braukt uz sandi, jābrauc nomazgāt mašīnu, un visticamākais, ka tas būs nedēļas noslēgums šonakt. Tā kā tā kaut kā tajā naktu nebūs jau nakts, pulkstens 1, 2, vēl kamēr nomazgās mašīnu, jā, kaut kur tā būs. Bet zato būs 2 brīvdienas, būs laiks samontēt šo video, un tā kaut kā. Labi ir, nav ko daudz runāt, jātais ir jumts ciet. Jāpaskatās, bet pa svariem es skatījos, viss sakrit tā diezgan precīzi, jo šoreiz bēra iekšā nevis ar kausu, bet ar to vērķi, nezinu, kā viņu pareizi sauc. Nu jā, un tad viņš var tā diezgan, es skatos svariem, jā, tas viņam uzkāps, viņam parāda tur mazliet, kā saka, pieredze nāk ar laiku, ne? Vienīgais mans kāzas, ko es neizdarīju šorīt, ir šīs. Tā ir, kā gribās pasēdēt TikTokā un tā, un atbrauc uz iekrāšanos, un ai, viss ir slikti, štrops jātiņa, bet tas nekas laiks man ir, satīšu štropes, un tad jau lēnu garu ripināsim uz bāzu sandu. Tā kā tiekās vēlāk. Nu tā, iknedēļas rituāls ir izdarīts, mašīna ir nomazgāta, tīra. Slapš kaut gan ir ārā, bet viņa bija reāli netīra. Pēc vakardienas vai aizvakardienas nakts viņa bija, viss bija, īstenībā diezgan nokaisīts un
viņi bija ļoti netīri, gan mašīna, gan pieka, bet tagad ir ok. Kaut kādi, nezinu, 15 minūtes līdz bāzei. Un tad ir viss, nedēļa ir noslēgusies, jāatkabinās nost, lai pēc tam var uztaisīt pirmdien vai svētdien uztaisīt weekend to čeku. Un viss, un nākamā pēdējā nedēļa, un tad jau jālido mājās. Nu, ko lai saka? Nu, paldies, ka noskaties video līdz beigām. Un redzēs, kā nākamo nedēļu būs. Vai kaut ko sanāks iefilmēt vai nē. Nezinu. Bet nu, ja kas, tiekamies nākamajā epizodē jau. Lai veicās!